Šodien Rīgas mākslas telpā notika preses konference, kurā mēdīji tika iepazīstināti ar radošās apvienības iDidit interaktīvās gaismas mākslas objektu Emogrāfs, kas no 4. līdz 17. martam tiks eksponēts Āzijas lielākajā gaismas mākslas festivālā iLight Marina Bay Singapūrā. Man ir ļoti liels prieks paziņot, ka mūsu projekts Emogrāfs, ko mēs izveidojām 2012. gadā festivālam Staro Rīga, ir izturējis konkursu un nonācis 25 gaismas instalāciju kompānijā lielākā Āzijas festivālā iLight Marina Bay. Emogrāfs ir projekts, kas sevī apvieno medicīniska aparāta pulsometrs ierīci ar kaleidoskopu un kameru. Mēs mēram cilvēku sirdspūkstus. Tātad, kā sitas sirds, tā kaleidoskops griež savu virpuli un tas tiek attēlots un projicēts uz projicējumās virsmas. Singapūrā mūsu festivāls eksponēsies uz mākslas galerijas fasādes, blakus slavenajam arhitektūras brīnumam iLight Marina Sands. Tā kā mums ir ļoti centrāla vieta un organizatori mūs ir aicinājuši ar šo projektu atklāt visu festivālu. Jā, Staro Rīga vēl ir samērā tālu, bet citos kontinentos, citās pasaules malās festivāli notiek visu gada garumā, un šoreiz mums ir tiešām liels panākums, jo viens no mūsu māksliniekiem, no Staro Rīga mākslinieku grupām, tā varētu teikt, ir ieguvusi iespēju prezentēt savu darbu mēnešu garumā Singapūras gaismas festivālā, kas ir viens no lielākajiem Āzijas gaismu festivāliem. Es domāju, ka tas ir ļoti liels panākums mūsu māksliniekiem. Šodien mums bija iespēja redzēt Emogrāfu darbībā. Mūsu projektu atklāja pilsētas mērs Nils Ušakovs, un tas nav nejauši. Pateicoties Rīgas domas atbalstam, arī mēs tur esam nokļuvuši, jo ņemot vērā, ka mūsu projekts ir diezgan komplicēts un nepieciešami ir arī cilvēku resursi līdz. Pateicoties šim atbalstam un sapratnei, ka tas ir svarīgi Rīgai, mēs tur varam nokļūt pilnā sastāvā un darīt visu maksimālo, lai Rīgas vārdu iznest pasaulē.